Šajā brīdī, kas ir pirmā doma, kas tev nāks tagad prātā? Turēties vēl projām. Kāpēc svarīgi noturēties? Lai būtu forši video. Man reiz bija treneris, kurš teica, vai nu mēs uzvaram, vai nu mēs mācāmies. Ko tu domā par šo teicienu? Tas ir pareizs, jo ar katru zaudējumu tu mācies, tu saproti, kādas bija kļūdas, kāpēc tās notika, un vari trenēties tieši tās, lai nākamreiz tās neatkārtotos. Šajā brīdī, kad ir grūti, tad ķermenim un jauniešiem, bieži vien arī pieaugušiem, ir tendence aizvērties, sasprindzināties. Tāpēc, kad ir smagāk nekā parasti un ir grūti. Re, kur es tev trenēju, kā es tev varu palīdzēt šajā mirklī? Arī atbalstīt un teikt, ka es to varu. Jā, es varu arī stop pateikt, tas ļoti palīdzētu, vai ne? Kā tu raksturotu lielisku treneru, pie kura gribās trenēties? Tāds, kas nav pārāk stingrs, tā kā bļaušanas ziņā, bet ļoti labi visu paskaidro un iemāca. Lieliskam trenerim jābūt arī instrumentu kastītei Žoržam Siksnam? Nē, es nedomāju, kas ir Žoržs. Mans novēlējums treneriem ir saskatīt 3 perspektīvas. Kļūdīties, nekļūdīties, jeb izdoties, un pats galvenais - mācīties. Šī mācības perspektīva dod brīvības sajūtu jauniešiem, kad viņiem nav vai nu kļūdu vai izdošanās, bet viņiem jebkas, ko viņi dara, viņi to vērš sev pa labu, iemācās, izanalizē. Un tad šajā perspektīvā jau ir process. Mēs varam mācīties, mēs varam sarunāties, vērtēt video, vērtēt statistiku arī, vērtēt sniegumu, un ir ļoti laba vide.